Sveiks, mans mīļais skatītāji! Šodien mums ir ekskluzīva iespēja doties ciemos uz doktora Mauriņa klīniku. Un mūs sagaidīs pats profesors Mauriņš. Prieks jūs uzņemt, tiešām pirmo reizi šeit. Jā, mēs klīniku tā arī veidojām, un tas bija tā mūsu iecer, kad mēs uzsākām sadarbību veidojot klīniku ar arhitektu Didriksonu Gatu. Kā šeit cilvēks, kad viņš ienāk iekšā, viņam ir nojaukta tā sajūta starp ārus, kur mēs esam, un iekšpusi, ka te mums arī ir tāds iekšējs pagalms, kurš ir ļoti piepildīts ar gaismu, un cilvēks jūtās šeit mājīgi. Parasts cilvēks, kad viņš dodās ārstēties, viņš tomēr ir nobijies nedaudz. Kas nu tagad būs, kas mani sagaida? Bet šeit mēs mēģinām to mainīt. Mēs mēģinām mainīt to tādā ziņā, ka cilvēks nāk ar cerību, viņš sajūt šo siltumu, viņš sajūt to vietu, ka tā var būt tā vieta, tiešām, kur viņš varētu uzlabot savu veselību. Tas ir bijis mans mūža darbs, ko es mēģināju darīt jau beidzamos 30 gadus. Mēģinājis mainīt pilnībā to veidu, kādā veidā mēs ārstējam pacientus, attīstīt visu to, kas ir pēc iespējas mazinvazīvs, nesāpīgs, ko mēs nedaram vairāk traumatiski, ar lieliem griezieniem, lielu traumu. Tātad pilnībā mainīt to mūsu ārstēšanu. Šobrīd mums ir kopumā aptuveni 100 darbinieki, kas strādā šajā ēkā. Un ar fleboloģiju, tādu vēju saslimšanu diagnostiku, nodarbojas 11 ārsti. Un mēs kopumā šeit ārstējam šobrīd aptuveni 60% no visām vēju ārstēšanām Latvijā. Un mēs mēģinām stāstīt, kāda tad ir šī mūsdienīgā ārstēšana, kas ir mainījies. Pēc mūsdienīgas vēju ārstēšanas nedrīkstētu palikt nerētas, neredzamas pēdas, ka šī ārstēšana ir veikta. Dāvidam tika veikta plaša operācija, vairāk bija slimība, un jūs redzat, ka pavisam nedaudz te vēl ir palikusi, tāda neliela pigmentācija, bet tā ir minimāla. Viņai parasti viņa pirmā gada laikā pilnīgi izzūd. Bet tagad ir starpība starp to, kā tu jūties un kā tu jūties tagad? Protams. Pirmkārt, tas man grūti, vizuālais arī tas, un arī tas, ka viņas tev nav mūžam piepampuši zili, melns, potīts, tā ir milzīga atšķirība. Profesor, kas ir vēnu varikoze? Vēnu varikoze ir vēnu saslimšana. Tātad visbiežāk, kad mēs runājam, tas ir gravitācijas izraisīta. Tātad tas veidojās visbiežāk kājās cilvēkam. Tās ir slimas virspusējās vēnas. Šeit mums jārunā, kad ir divas pamatformas vēnu saslimšanai. Šajā gadījumā viena būs, kas būs vairāk nozīme būs estētiska, tātad mēs redzēsim paplašinātas vējas, bet tās neradīs nekādas mums vēl problēmas vai sūdzības. Un otra būs medicīniska problēma. Ko nozīmē medicīniski? Tas, kad cilvēkam parādās sūdzības, kā smaguma sajūta, tūska. Tad faktiski visas tās sūdzības, kas progresē dienas laikā un maksimums sasniedz vakarā, tās visbiežāk būs saistīts ar šīm virspusējo vai dziļo vēju saslimšanu. Būtu tomēr vēlams izmeklēt, veikt šo sonogrāfisko izmeklēšanu, jo kas cilvēkiem ir jāatcerās arī, ka jo mēs sākam vējas agrīnāk ārstēt, pie netik ielaistām stadijām, jo mēs varam panākt labāku rezultātu. Jo ilgtermiņa rezultāts būs labāks. Jo cilvēks dodās pie ārsta vēlāk, tas arī ir saistīts ar to, ka arī rezultāts iespējams nebūs tik labs. Faktiski šis interesanti, šī tehnoloģija, ko mēs šobrīd operējam, jūs redzat arī šis joprojām ir tas lāzers, ar kuru es sāku strādāt pirms 10 gadiem. Jo tā bija mana ideja, ka mums būtu jāmēģina cits garāks lāzera vilnas vēju ārstēšanā. Tas ir 1940 nanometru, un es biju viens no pirmajiem pionieriem, kas ar viņu sāk strādāt. Un tad es lūdzu šeit uzņēmumam Vācijā un arī Līvānos, kas pārstāvēts kompānijai BioLitek, lai viņi man uzražo šo lāzeru, un tas ir prototips. Ja jūs redzēsiet citās operācijas zālēs, ir jau, komerciālais produkts, ar ko es sāku strādāt pirms 10 gadiem. Šis lāzers ir unikāls ar to, ka viņam ir 2 reizes lielāka jauda, tāda iespējamā jauda nekā tiem komerciāliem lāzeriem. Un arī jūs redzat šo sistēmu, kas ir blakus, kas automatizēti izvelk
Tas arī bija mans ierosinājums tādu izveidot, lai mēs varētu standartizēt šo protokolu. Un šobrīd katrs pacients, kas atnāk pie mums uz klīniku, viņš var būt pilnīgi drošs, ka jebkurš ārsts ļoti precīzi un pilnīgi vienādi viņu ārstēs. Plus mēs esam ieviesuši ļoti īpašu un speciālu vējas apstrādāšanu, kas arī dod šos noturīgos rezultātus. Tas nozīmē, ka pacientam ne tikai viņam nesāp operācijas laikā, kā jūs redzat, viņam nav sāpes arī pēc tam, un ilgtermiņā šie rezultāti ir ļoti noturīgi. Jā, bet kāds ir rehabilitācijas laiks? Tāda nav. Faktiski pacients tajā pat dienā var atgriezties savā darbā. Un sakiet, lūdzu, ja vēnu problēma ir tikai kosmētiska, ja ir tikai tīklojums, ar kādām metodēm jūs to varētu likvidēt? Tīklojumu mēs arī risinām ar dažādām. Mums ir atkal, teiksim, tāda pārņemta tehnoloģija no Brazīlijas, ko mēs ārstējam. Mēs varam pielietojot, jūs redzējāt jau šodien, tādu termokameru, ar kuru mēs varam redzēt tās vēnes, kas ar aci nav redzamas, un tās kontrolē mēs varam ārstēt to iemeslu. Plus mums ir tātad šis te Veinviewer tehnoloģija, plus mums ir Siris tehnoloģija, un tad mums ir īpaši izstrādāt tehnoloģija, ar kuras palīdzību mēs risinām atbilstoši šeit Brazīļu pieredzē šīs te vēnes, kas dod mazu komplikācijas risku un mazu arī pigmentācijas un citu problēmu risku pēc tam. Un tātad pacients šajā gadījumā var, ja mēs to varam darīt arī kombinācijā ar lāzeru tehnoloģiju, tad, piemēram, kompresijas zeķes vispār nav jānēsā. Un kā jūs redzat, mēs jau ne jau tikai skatāmies uz kājām. Tad Dāvids nāca pie manis un skatās, paklau, bet viņam arī piera gāžās virsū. Ja? Un tas viņam teica, bet Dāvid, paklausies, ja? No tu jau skrien iekšā apkārtnē. Ne, ja? Tā arī bija, jā. Tu jau neredzi to, kas tev blakus šeit notiek. Un tā viņš nonāca līdz tam, ko jau viņš tālāk stāstīja par to sejas operāciju. Jo, protams, ka plastikas ķirurgs ievērtējot viņa problēmu, viņš to redz nedaudz savādāk. Man patīk salikt tā, lai tas būtu skaisti, funkcionāli, estētiski, nepārspīlēti, bez jebkādiem tādiem liekiem. Līdz ar to tie pacienti, kas nāk šeit uz kabinetu, viņi zina, ka es vienmēr saku, ka jūsu rezultāts būs dabisks. Tāda vispārgudē raksts, ka ar vecumu ir jāsamierinās no krunkām. Pirmkārt, krunks man mazāk nav palikuši. Man vienkārši beidzot acis ir vaļā. Un tas arī nebija mērķis. Un tad viss raksts, un es tā pie sevis padomāju, tev izkrīt zobu, tad tu arī vecumu samierinies it kā un ar čūpstiņu, tu tās garoziņas rupmaizes, jā, tikai tāpēc, ka tu esi vecs. To gan cilvēku kaut kā pie ārsta aiziet. Kādas nozares vēl jūs piedāvājat savā klīnikā? Ļoti būtiska nozare ir dermatoloģija. Ļoti nozīmīga arī daļa mums ir estētika. Mēs nodarbojamies ar dažādām estētiskām ārstēšanām. Mums ir plastiskā ķirurģija. Mēs esam cēlušies no ķirurģijas. Tad šeit mēs piedāvājam arī vismūsdienīgākās mazinvazīvās ķirurģiskās ārstēšanas metodas. Profesors Mauriņš stāstīja, ka jūsu klīnikā tiek veiktas dažādas ķirurģiskas manipulācijas. Tagad kādas jūs veicat? Es veicu dažādu veidu laparoskopiskās operācijas, tā skaitā žultspūšu izņemšanas, kas ir laparoskopiskas holecystektomijas un dažādu veidu trūču plastikas, gan vaļējas, gan laparoskopiskas. Protams, kad mēs šeit noteikti attīstīsim visu un vislabāko mūsdienīgo medicīnu, kāda ir iespējama pasaulē. Ne tikai Latvijā vai Eiropā, bet visā pasaulē, jo nepārtraukt atrodoties sadarbībā ar starptautiskiem kolēģiem, kas strādā dažādās citās valstīs, mēs mēģinām šeit integrēt un realizēt visu mūsdienīgo, ko mēs varam izdarīt. Mājokļa jumts nav tikai segums. Tā ir drošība, aizsardzība un mājīgums. Šodien esam uzņēmumā Rīgas Jumtu Ekspress, kura viss nepieciešamais jumtam ir zem viena jumta. Artūrs ir Rīgas Jumtu Ekspress tirdzniecības menedžers. Sveiks, Artūr! Sveiki, Bini! Saki, lūdzu, kā jūs nācāt uz ideju izveidot Rīgas Jumtu Ekspressu? Ideja par Rīgas Jumtu Ekspresu radās novērojot, ka cilvēkiem bieži trūkst veida, kā iegādāties kvalitīvus jumtu materiālus. Tāpēc pirms 4 gadiem mēs izveidojām vietu, kur
klienti var ērti, uzticami iegādāties šos jumta produktus un pārējos materiālus. Un apvienojot kvalitāti ar ātrumu, radās arī nosaukums Rīgas Jumta Ekspress. Mēs piedāvājam kvalitatīvus rūkī metāla jumta segumus un attiecīgi arī pārējo produkciju, kas ir lietus notek sistēma, drošības produkti, vilpes ventilācijas izvadi, sadarbojamies ar Velux jumta logiem, kā arī ražojam skārda izstrādājumus pēc individuāliem pasūtījumiem. Mēs attīstījām šo projektu, sākām nepilnu gadu atpakaļ. Tagad jau ēka ir nodota eksploatācijā, sāk ievākties pirmie iedzīvotāji. Mums ir 5 nosacīti jumti, arī 5 krāsas fasādē un līdz ar to arī 5 krāsas jumtiem. Arhitektiem bija spilgts uzstādījums, ka tām krāsām jāpaliek. Bija pāris krāsas, kuras jau vairs neražoja rukī. Un līdz ar to tas bija tāds izaicinājums atrast pareizos toņus, tā lai visas puses būtu apmierināts. Tas gala produkts mēs šodien redzam, ka ir vienkārši izcils. Tā sadarbība arī bija ļoti pretim nākoša, jo principā vienā brīdī bija tāda situācija, kad laikam teica, ka nebūs. Ja? Tā krāsa nav iespējams un beigās diezgan veiksmīgi atrada. Mūsu apjomā tieši tie apjomi bija arī priekš tādas Somijas varbūt niecīgi, bet tas uzstādījums bija līdz beigām. Ar ko Rukī atšķiras no citiem piedāvājumiem tirgū? Manuprāt, Rukī šis brands nosaukums jau pats pa sevi jau pasaka daudz ko. Viena laikam no tādām kvalitātes zīmēm ir tā, ka šis materiāls ir pašu Somijā ražots. Un, līdz ar to tas nodrošina to, ka šie tērauda jumti ir ļoti kvalitatīvi un kalpos tiešām ilgi. Un, nepavēlti Rukī piedāvā 50 gadi, līdz pat 50 gadu tehnisko garantiju, ļoti kvalitīvu pārklājumi. Vēl liela priekšrocība ir dažādā krāsu izvēle. Attiecīgi dažādi pārklājumi, liela krāsu palete, ir pieejamas notek sistēmas tādās pat krāsās, kā ir jumta segumi, drošības produkcija un viss, kas nepieciešams. Un kā Rīgas Jumta Ekspress palīdz saviem klientiem izvēlēties? Klientam ir iespējams gan attālināts konsultācijas, gan arī ir iespēja atbraukt uz vietu šeit Mārupē, uz mūsu veikalu. Un attiecīgi tad pēc klienta vēlmēm mēs viņam piedāvāsim labāko, kas viņam nepieciešams. Tas var būt jumta projekts vai reālie jau izmēri dabā jau nomērīti vai vienkārši fotogrāfijas. Un atradīsim, tā teikt, pareizās atbildes uz klienta jautājumiem. Un tagad neliela atelpa, reklāmas pauzīte. Mans mīļais skatītāji, mēs atrodamies brīnišķīgā vietā, Budas muižā, kur dabas un maģiskas enerģijas iekļautam var baudīt gan mieru, gan kustību. Un to mēs arī darīsim, runājot par locītavu veselību. Locītavs ir mūsu kustība balsts. Ar laiku tas nolietojās. Šodien sižetā skaidrosim, kas notiek ar mūsu locītavām gadiem ejot, kā tās ikdienā atbalstīt un galvenais, ko darīt, ja ir sāpes. Šodien ar mums kopā būs 3 brīnišķīgas personības. Pauls Pujāts, olimpiskais kārtslēcējs un holistiskās veselības centra Buda izveidotājs. Zane Melberga, Eiroaptieka farmacēte un Eva Moreino, ģimenes ārsts. Sveiki, doktor! Sveiki! Eva, es vēlējos jautāt, saka lūdzu, kas notiek ar locītavām cilvēkam novecojot?
Locītavas, tāpat kā jebkurš cits mūsu orgāns, ar laiku gadiem ejot nolietojas, un līdz ar to mēs vairs nevaram veikt ikdienas aktivitātes tik labi kā iepriekš. Taču mēs varam uzlabot šo procesu un tādējādi arī uzlabot mūsu dzīves kvalitāti. Un kā mēs to varam uzlabot? Šeit ir ļoti daudz svarīgu faktoru. Pirmkārt, protams, mūsu dzīvesveids. Ja mēs regulāri kustēsimies, ja mēs, protams, nesmēķēsim, nelietosim alkoholu un kopumā arī vienkārši būsim aktīvi, pat ne obligāti sportojot, bet vienkārši daudz kustēsimies, nesēdēsim visu laiku dīvānā, tad tas viss palīdzēs saglabāt mūsu locīto veselību. Tāpat arī noteikti jāņem vērā, ka ir svarīgs mūsu svars. Ja ir mums tātad liekais svars, tas arī radīs papildus slodzi locītavām un tās ātrāk nolietosies. Kustība un muskuļu stiprināšana ir veselu locītavu stūrakmens. Laiks izkustēties. Sāksim ar kakla daļu. Kakls ir mūsu tilts uz mūsu smadzenēm, un tāpēc viņam jābūt ļoti stingram, lai viņš varētu brīvi piegādāt asins plūsmu smadzenēm. Un lai šeit ir laba kustība, kas nepazaudējās ar vecumu, ka cilvēkiem, tīpaši tagad ejot uz datoriem vai uz telefoniem, tas svars, katrs grams ļoti ietekmē to kaklu veselību. Un šeit ir vingrinājums, kas viņu iztaisno to muguru, un to slodzi, kas ir romboidos, kas ir tieši starp lāpstiņām, būtu izbalansēts. Jo bieži vien cilvēki sūdzās par sāpēm šeit trapecēs un romboidos, tāpēc, kad viņiem nav kakla muskuļu. Ko mēs darām? Mēs paņemam blociņu, nostājamies kaut kur ērti, apmēram pēdu pusotru, varbūt divas kā kuram, ja stingrs kakls jau ir, tad var tālāk uz priekšu, paņemam blociņu aiz galvas, pieliekam pie sienas, lai ir droši, un šeit mēs sākam kustināties ar gurniem, krūtīm uz priekšu, un tā 15 reizītes uz priekšu, uz augšu, uz priekšu, uz augšu, lēni, mierīgi. Un tad mēs samainām puses, mēs noliekam viņu priekšā, un šeit mēs lēnām ar celīšiem ieejam dziļāk un uz augšu. Bet šeit arī kontrolējam tā, lai ir ērti, lai nav pārāk liela slodzi. Tīpaši sākot šādus vingrinājumus, kur nekad nav taisīti, vienmēr iztestē savu to, limitu, savu komfortu. Kustības jāveic arī uz abiem sāniem, lai kakls tiktu noslogots vienmērīgi. Ar pleciem centies lēnām pieskarties pie sienas. Galva atbalstās pret vingrošanas bloku. Kas mums būtu jāzina par osteoartrītu? Osteoartrīts ir ļoti bieži sastopama kroniska saslimšana, un tātad pamatā tai ir šī locītavu nolietošanās. Un pie osteoartrīta tātad notiek tieši locītavu skrimšļa virsmas mazināšanās, un tādā veidā locītavu virsmas sāk rīvēties viena pret otru, un tas rada šo stīvumu, nepatīkamu sajūtu, sāpes locītavās. Ja cilvēkam patiešām sāp, un viņš grib atvieglot savas sāpes, saka, lūdzu, aptiekā ir pieejami dažādi lokālas iedarbības gēli. Ko tu par to saki? Es teiktu, ka tā varbūt nav gluži pamatā ārstēšana. Pirmkārt, noteikti ir jādodas pie speciālista, jāveic atbilstoša diagnostika, un tad jau tiek sastādīts ārstēšanas plāns. Bet es domāju, kā tāds palīga līdzeklis, lai uzlabotu pašsajūtu, lai locītavas mazāk sāpētu, mazāk traucētu. Es domāju, ka tas ir labs līdzeklis. Un tagad lūkosim, ko par locītavu veselību saka farmaceits. Ja mēs rangotu, tad ar kādām sāpēm visbiežāk pie mums cilvēki griežās un meklē palīdzību, tad pirmās, protams, ir galvas sāpes, un pēc tam ir locītavu sāpes. Aptiekā ienāk cilvēks, un viņš saka, man kaut kas sāp. Iedodat pretsāpju tableti. Un tad ir ļoti, mēs cenšamies arī cilvēkus informēt par to, ka ir arī alternatīvas, ka nav tikai jālieto pretsāpju tabletes, bet ir gan pretsāpju gēli, gan arī tādi speciāli līdzekļi, kas uzlabo locītavu kustīgumu, kas tieši var palīdzēt samazināt to pretsāpju tablešu lietošanu. Ļoti interesants līdzeklis, kas šobrīd ir pieejams aptiekās, ir Flexisec gels. Un viņa sastāvs, es teiktu, tiešām ir inovatīvs. Tātad Flexisec gels satur nanostruktūras, tātad mazas daļiņas, kuras iekļūst ļoti dziļi mūsu organismā. Un kompānija ļoti vērš uzmanību uz to, ka ir tādas mazas struktūriņas, sekvosomas,
kuras palīdz piesaistīt ūdeni šīm te locītavām. Ja? Tad pati viņa ir veidota no fosfolipīdiem. Ja? Tātad arī mūsu šūnapvalks satura fosfolipīdus un arī locītavu šķidrums ir tāds ļoti daudz no tā sastāv. Un kas notiek ar locītavām? Īstenībā, kāpēc tās sāpes rodās? Organismam novecojot, ja, ejot jau uz tādu vecuma periodu, vai arī, ja mēs intensīvi lietojam savus locītavus, piemēram, strādājam ar smagumiem vai strādājam dārzā, aktīvi kustamies, mūsu locītavas nolietojās. Un šīs šķidrums locītavās paliek aizvien mazāks. Un tad, kad šķidrums locītavās paliek mazāk, tad locītavu kauli viens pret otru sāk vairāk berzēties. Un tā ir šī sāpju sajūta un nepatīkamās sajūtas. Un ja ir kāds šāds līdzeklis, kas palīdz to šķidrumu veicināt viņa atjaunošanos un tās locītavas mitrināt, tad ir pierādīts arī, ka mazāk sāp un mazāk būtu jālieto šie pretsāpju līdzekļi. Un tas ir šī līdzekļa tāds unikālais pienesums, ko mēs varam pacientiem arī ieteikt, izmēģināt un lietot. Saki, lūdzu, tu kā ārsts esi ievērojis, ka ir kaut kādi mīti un izdomāti simptomi saistībā ar locītavām? Pirmkārt, tas cilvēki domā, ja viņiem locītava jau sāk nolietoties un ja parādās kaut kādas sāpes, tad vajadzētu šo locītavu pasargāt un nekustināt. Bet īstenībā tas ir ļoti nepareizi, jo, lai locītavai būtu vieglāk, mums ir jāturpina kustēties, mums ir jāstiprina muskulatūra apkārt šai locītavai, un tas arī mazinās šo slodzi locītavai un palīdzēs. Tev noteikti pašai ir visādi triki, kā tu mājās vai kaut kur ārpus mājas vingro, un varbūt tās tu varētu padalīties arī ar mani un manu mīļo skatītāju. Jā, man ļoti patīk pašai stiepšanās vingrinājumi, arī dažādi elementi no jogas un pilotēm. Es nesaucu sevi par profesionālu jogā, bet jā, man ļoti patīk pašai apmeklēt šīs nodarbības un ik pa laikam kaut ko no tā ieviest savā ikdienā. Tātad pirmais vingrinājums mēs apsēžamies, izliekam kājas plati, nav jāmēģina kaut ko laust, vienkārši tā, cik pašiem ir ērti, un tad mēs aizsniedzam, cik vien tālu arī varam. Ja varam, mēs aizsniedzam pirkstu galus, ja nē, tad mēs liekam uz potītas rokas un stiepjamies šādā veidā. Mēs jūtam ļoti labi, kam stiepjās gan mugura, gan kāja. Un tad, ja mēs vēl varam, pieliekam otru roku, aizliekam sev aizmugurē, tad mums vēl vairāk plecu un lāpstiņu zona izstiepsies. Nākamais vingrinājums ir mans mīļākais vingrinājums muguras lokanībai. Protams, tas arī ļoti uzmanīgi jādara. Ja kaut kādas sāpes jūtam, ļoti nepatīkamu sajūtu, to nevajag darīt. Bet, tātad mēs esam četrāpus, un tad tā ir tā saucamā kaķa un govs poza, kad mēs sākumā izliecam muguru šādi un pēc tam ieliecam. Man pat ir bijis tā, ka garas darba dienas vidū, kas jūta, ka mugura jau kļūst stīva, tad starp pacientiem atrod kādu brīdi izkustināt muguru šādā veidā. Lieliska doma! Šodien dzirdējām vērtīgus padomus par locītavu veselību. Noskaidrojām, kādus vingrinājumus var veikt profilaksei un svarīgākais, ko darīt tad, ja ir sāpes. Talkā var ņemt Flexisek, kas ir mūsdienīgs nemedicīnisks līdzeklis, kas palīdz rūpēties par locītavām. Uz ūdens bāzes veidotais gēls satur nanostruktūras sekesom. Tās veidotas no organismā sastopamām molekulām – fosfolipīdiem. Flexisek viegli uzsūcas ādā un savienojas tieši ar locītavas krimšļu virsmām. Rezultātā mazinās locītavu berze, uzlabojas locītavu šķidrumu kvalitāte un zūd sāpes un stīvums. Uzlabojas locītavu kustīgums. Un tas viss bez medikamentiem un lietošanas ilguma ierobežojuma. Protams, neaizmirstam arī par kustībām un veselīgu dzīvesveidu. Paldies, Eva! Tas bija ļoti iedvesmojoši un arī vienkārši. To var izdarīt tā, kā tu teici, pauzītes laikā. 1, 2, 3. Šodien esam uzzinājuši daudz kā jauna un ļoti ceru, ka tas ienesīs vērtību arī tavā ikdienā. Jo zināšanas ir kā gaisma, jo vairāk dalies, jo gaišāks kļūst.